Biju pārsteigta, cik skaista vieta īstenībā un tāda, veca ēka un pilnīgi, tā kā neatbilda tam stereotipam, ko es iedomājos. Un tā, mēs arī tā kā gandrīz tajā pašā dienā arī teicām, ka mēs pērkam šo ceptuvu sēklu. Recepte ir ļoti vienkārša, jo maizē ir divas sastāvdaļas galvenās – milti un ūdens. Tādas īstas, riktīgi receptes nav, un to nemaz nevar uzrakstīt uz papīru un izstāstīt, jo tā ir pieredze īstenībā. Es to kukulu ņemu un braucu pie Elzas un prasu, ko es daru ne tā vai nepareizi, vai varbūt viņa kaut ko man nav aizmirsus pateikt, kaut kas man nav riktīgi ar to maizi. Un viņa tā ilgi garšoja to maizi, tad viņa teica, pēc garšas tā kā būtu. Viņš teica, bet tev ir jāiemācās saprast un sajust tā maizi, un tikai tad tu viņu varēsi uzcept. Un tad es domāju, tu vari ierakstīt receptē teikumu, ka jāiemācās saprast un sajust maizi. Tad kukuļus man ļoti patīk dot, es esmu profesionāli kukuļu devēja. Ko? Laižam uz ķēdi! Lai pietiek saimei, lai pietiek bērniem, lai pietiek nabagiem un lai pietiek mums pašiem.